Lai gan ārā plosās ziema, tie visi, kas dzīvo Latvijas platuma grādos, droši vien, kad nepavisam nedomā par zaļo domāšanu. Jā, taču pirms laika mēs šeit savā kanālā skatījāmies tādu interesantu jaunu tokenu ar ilgtermiņa ieguldījumu potenciālu, kas saucās e-tuktuk. Šeit, šajā vietā var apskatīties, labi, pirms laika, tas bija vairāk kā pirms mēneša, jā, un jums bija iespēja, protams, arī izvērtēt šī projekta potenciālu pašiem, uzklikšanot šeit uz šī linka un apskatoties, kas tas ir, ko ar to visu darīt un kā tas vispār viss izskatās. Kas pēc interesantākais, tad šodien mēs atgriezīsimies pie šī projekta ar domu par to vairāk daudz tālāk nedomāt. Kāpēc? Nē, tieši otrādi. Paskatīsimies uz to, kāds šim projektam ir potenciāls, paskatīsimies, vai esat kaut ko nokavējuši, un paskatīsimies, kas tad tas īsti ir un ko tad to visu vēlreiz var darīt. Skatieties, tātad e-tuktuk coins, jeb šo monēta, ir tā monēta, kas atbalstīs šo projektu kopumā. Pats vienkāršākais, protams, kā saņemt ir kaut kādus, teiksim, atgriezienisko vērtību, ir iegādāties tokenu presēlā, kurš joprojām notiek. Jā, kā varat redzēt, tad var nopirkt ar BNB, ar USDT vai ar karti. Šajā gadījumā pievienojot savu MetaMask vai, protams, arī ar Ethereum. Ja šis tokens ir šeit, tad apskatīsimies, ko nozīmē, ja jūs viņu iesteikojat. Ja jūs arī iegūt, tad šis ir ilgtermiņš. Jā. Šis nav tāds, kur šodien ielikām, pēc 5-6 dienām izņēmām, izcēlām lielo piķi. Jā. Tā kā mums ir vairāk tādu projektu, kuri tā kā iet ilgtermiņā, mēs līdz ar to sadalām šo riska kapitālu, teiksim, nelielākās daļās, lai, teiksim, pozitīvi iznākumu gadījumā no viena, kur mēs 10x-osim vai 100x-osim, tad saņemtu apakaļ kaudzi kripto dolārus, mainot apakaļ, tad nosakt arī pārējos. Šis projekts viens no tādiem. Tad šobrīd, kā redzat, ja mēs saskaramies šeit sākumā, tad savākts ir, šis skaits man jāsaprot pareizi, tad 617, jā, tie 617 tūkstoši nepilns, jā, tā kā nepilns miljons. Nākamais cenas kāpums šim tokenam ir pie 680 tūkstošiem. Tātad, jā, tā kā to jūs arī varat šeit redzēt, tādās šīs dienas laika ziņā, tas, protams, ir kaut kāds veids, kādā viņi arī mēģina jūs tā kā pasteidzināt iegādāties, bet, kā jau es iepriekšējā video minēju, tad šajā projektā ir labas lietas tādā ziņā, ka šeit ir konkrēts plāns. Mūsu platumgrādiem neraksturīgi motocikliņi, kas tiks, protams, iepirkti un vairumā uzstādīti tajās valstīs, kur šis, teiksim, pakalpojums var tiešām noderēt. Tas ir, teiksim, Šrilanka, Indija un tā tālāk. Te visur var apskatīties konkrēti šeit tajā baltajā papīrā, kurš nav nemaz tik balts, kā redzat, viss ir aprakstīts, ja. Kur tad tas tieši notiks. Iepriekšējā video es par to stāstīju, varat noklausīties arī to. Un kā arī, protams, atzinīgi apskatīties arī auditu. Audits viena no tām lietām, ja, kam tā kā ilgtermiņā ir svarīgi pievērst uzmanību, sevišķi, tas projekts varbūt iznāks, varbūt neiznāks, kad viņš iznāks, ko ar viņiem darīsim un tā tālāk. Ja. Līdz ar to tas ir tāds tā kā viens no uzticības tokeniem, par ko var domāt, ja, ka arī šis audits ir tātad realizēts. Ko nozīmē audits? Tas nozīmē, ka ir uzņēmums, kas nav saistīts tiešā ziņā ar šo uzņēmēju darbību, kas ir e-tuktuk, ja. Tad tas ir, teiksim, ārējais uzņēmums, kurš skaidro tehniskos jautājumus, kas šai platformai ir aizmugurē. Tad kā pats tas līgums ir uzprogrammēts, cik viņš ir godīgs pret investoriem, ja, kādi investori, kā investors tiek aizsargāts un vai tur ir, teiksim, kaut kāds rops vai caurums šajā līgumā, kurš varētu būt, teiksim, par iemeslu negodprātīgai rīcībai. Ja. Tāpēc šie teiksim, audita vērtējumi ir svarīgi. Ja. Un tad, protams, pat ja jūs īsti nezināt to kodu vai kriptovalodu, ja, ir vērts, varbūt tā kā viņi, teiksim, iedziļināties, palasīt un tā tālāk. Ja? Teiksim tādā veidā. Līdz ar to šeit arī pats roadmaps. Roadmaps tas parasti nozīmē ceļa skatījums vai ceļvedis, kādā veidā projekts tiks realizēts dzīvē. Šajā gadījumā tad redzat 4 šīs fāzes, tad koncepts, pirms pārdošana, kas notiek šobrīd, paša projekta palaišana, gan
fiziski tātad šie auto dampīši elektromobīļi tiks iegādāti un palaisti, gan tātad šī mobilā aplikācija, kur tad cilvēki varēs pasūtīt, līdzīgi kā mums te darbojās Latvijā, piemēram, Bolts, kā Ubers darbojās citās valstīs un tā tālāk, tad būs aplikācija, kur var izsaukt šo te mazo taksīti ātri, un tad, protams, šie te e-tuktuki, kas vizinās šos cilvēkus. Norēķins būs gan, protams, klasiski no kartes, gan arī varēs norēķināties ar šiem te e-tuktuk monētām. Šie te ir projekta autori, attīstītāji, cik viņi reāli, tad var iet šeit apskatīties LinkedInā viņu profilus, ko viņi iepriekš nodarbojušies, ko viņi dara tagad, un tāda grupiņa cilvēkiem, vai ne? Un šeit, protams, ir tātad arī biežāk uzdotie jautājumi, atbildes uz šiem te jautājumiem, un pats, protams, svarīgākais, ja jūs sekojat šim visam līdzi, ir e-pasts pieejams, Discords pieejams, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn, tātad visi sociālie mēdī, arī šeit augšā viņi ir pieejami. Tas viegli var apskatīties, ja? Pašu lapu, kā vienmēr, var apskatīties dažādās valodās, mandarīnu, indonēziešu, japāņu, korejas, latviešu. Tātad latviešu valoda ir pieejama šim te protokolam. Cik interesanti, tad beidzot kāds ir ieinteresējies, ja? Kā pirkt, likt likmes skatīties, ja? Jautājums ir, vai šī latviešu valoda ir labs. Mūsu komanda, jā, viss iztūkots. Forši, beidzot viens projekts, kurš tad izdomājas, hei, ka Latvijā būtu interesanti droši kripto kopiena, kurai varētu tas interesēt. Pateicoties droši vien par jums, par jūsu atbalstu un interesi, tad šis arī ir paveikts. Tas man tiešām šodien iepriecināja. Es vienmēr, protams, lasu projekts oriģinālā valodā, pēc tam salīdzinu, un principā, kā jūs esat pamanījuši, es bieži vien šos te klikšķinu un rētu reizi, ka šeit mēs redzam Latvijā, kas, protams, ir fantastisks jaunums priekš konkrēti šī te zaļi domājošā e-tuktuk projekta. Kas būtisks ir šajā te projektā, tātad par pašu projektu, jā, tātad varat izlasīt šeit, tur atkal par intelektu un tādām lietām, kā nopirkt šīs te monētas. Palielam, es domāju, ka ja jūs esat kriptospečuki kādi, jūs esat noteikti, tad pati nopirkšana droši vien, ka nav grūta. Mums ir arī vairāk video, kā mēs pērkam citus tokenus, kā mēs viņus pārdodam, citus tokenus mūsu YouTube kanālā, tā kā tas viss ir pieejams, cik garš, tik plats. Labā ziņa ir tā, ka tiem, protams, kuri nemāk šīs lietas, nesaprot šīs lietas, kā jūs zināt, tad Kriptomānija rīko arī šobrīd klātienes seminārus Rīgā. Viens vismaz noteikti drīz būs. Tā kā pievienojieties, apmeklējiet mūsu mājaslapu kriptomānija.lv, tur ir vairāk par semināru, par laikiem un tādām lietām, ja tas ir tiem, kas tā kā vispār grib šo lietu darīt nopietni. Viena lieta, ar ko mēs, protams, nenodarbojamies, ir ar konkrētu tradingu. Mēs vairāk izskatām, teiksim, šādas te pasīva ienākumu tā kā iespējas katrā ziņā, jo tradinga, teiksim, kopiena ir pietiekami plaša, lai jūs varētu izvēlēties no sliktākiem līdz labākiem, tāpēc mēs esam atraduši, teiksim, savu tādu nišu šajā sadaļā. Plus, protams, stāstot par šādiem projektiem kā e-tuktuk, mēs varam arī padalīties ar kaut kādām, teiksim, jaunākajām tendencēm, kas ir šajos kripto platformu tirgos, bet, lai tu precīzi saprastu un spētu izdarīt savu gudru izvēli, vai vērts ir ieguldīt šajā, kā Kriptomānijai ir, teiksim, savi resursi, kurus mēs, teiksim, tur sadalām uz entajiem projektiem. Līdz ar to mēs vienmēr esam tā kā plusā, pat tad, kad mēs esam mīnusā kaut kur, mēs joprojām citā mēs vinnējam, citā mēs zaudējam. Tas ir tā kā, strateģiski tas ir investīcija pamatos, tā kā rakstīts, kādā veidā jūs investējat un kādā veidā jūs pelnat. Bet, ja jums ir, teiksim, ierobežot resursi, tad, protams, jūs gribat pieņemt gudrus lēmumus un investēt tajās platformās, tajos tokenos, kuri jums atnesīs vislielāko peļņu. Lai to izdarītu, tad jums ir nepieciešams šīs te pamatzināšanas, kā vispār šī kriptovalūta darbojās un kam pievērst uzmanību un tā tālāk. Ja? Tas ir tas, par ko mēs arī Kriptomānijā tā kā šeit runājam. Tā kā Kriptomānijas YouTube kanāls, protams, ir plaši atvērts visiem. Video mums ir šeit, mums ir interesanti arī šorti šeit, ja, kur jūs varat atnākt un, teiksim, sākt atbildēt uz tā kā jautājumiem par kriptovalūtām, kas, protams, ir ļoti interesanti. Tas palīdzēs jums izglītoties un saprast, kā šādi arī tokeni, kā e-tuktuk tiek ieviesti dzīvē, kā viņi tiek palaisti, promotēti, reklamēti un ko no tā visu tā kā var sagaidīt tā kā nākotnē. Ja? Tā kā šāds pārskats par e-tuktuk, šis ir, teiksim, uz reāliem produktiem un produktu klāstu balstīts projekts, kurš tā kā tiek komplementēts ar viņu pašu šo te e-tuk žetonu vai kriptovalūtu, ja? Kriptomonētu. Līdz ar to
Mums ir vairākas iespējas, kādā veidā šo te iegādāties. Lūk, viens šis te tokens šobrīd maksā 0,0226 centi. Tātad par nelielu summu jūs varat iegādāties daudz tokens. Vai jūs maksājat ar BNB, vai jūs maksājat ar dolāriem, vai jūs pievienot šeit un pērkat vienkārši ar karti. Tas viss ir vienkārši. Šis ir uz Binance Smart Chain, manuprāt, balstīts tokens. Šajā gadījumā 348% var dabūt apakaļ. Lūk, cik daudz tokeni jau ir iesteikti šajā gadījumā. Mūsu tā kā lielajā kontā, kā es viņu saucu, tā kā tur mums ir sava daļa. Pietiekami esam demonstrējuši ar mazākām summām līdz $500,000, kādā veidā šādus te iegādāties. Tā kā droši vien, ka šajā brīdī par to nemazām nav vērts darīt. Varat pašķistīt mūsu Kriptomānijas YouTube kanālu un apskatīties, kā precīzi solpasolīgi to izdarīt. Ja gadījumā galīgi nav skaidrs, rakstiet komentārā, norādīsim, kurā vietā, kā to atrast arī. Tā kā tas ir vēl viens foršs atradums Kriptomānijas kopienā, kad jūs šādus te dažādus projektus varat izanalizēt, un jo vairāk jums būs zināšanas, jo vairāk jūs varēsiet to darīt patstāvīgāk paši, paļauties uz savu kritisku vērtējumu, neklausoties ne mūsos, ne arī citos, kas kaut ko stāsta. Tā kā tāds interesants lietas notiek. Labs ir, pievienojies mums uz mūsu nodarbībām, tā kā izzini vairāk un tad arī vairāk sāc pelnīt, jo kripto nekur nav pazudis, viņš noteikti ir tikai pārliecinoši ienācis mūsu dzīvē, un te arī paliks. Uz tikšanos atkal citreiz, paldies par uzmanību, lai forša diena, nedēļa, mēnesis, gads, vairāk kripto jums visiem. Čau, čau!